Emīl! Čau, Luīs! Tu uz skolu? Jā, tu arī? Jā, nevēlies kopā? Labi! Paskat, Luīs, cik mūsu skolā daudz kausu. Oho, cik mēs esam sportiski! Būtu interesanti atgriezties 1991. gadā, kad lika skolas pirmos pamatus. Jānis, kā tas izskatītos? 1991. gada 1. novembrī darbu uzsāka Mežciema sākumskola ar direktori Silviju Tikmeri. 1992. gada 1. septembrī atvērta Mežciema sākumskola. Atskan zvans uz pirmo stundu 148 skolēniem. 1995. gadā Mežciema sākumskolas 1.–6. klases izlaidums ar 13 absolventiem. 1998. gada Mežciema sākumskolas nosaukuma maiņa uz Mežciema pamatskolu. No 2000. līdz 2002. gadam rit Mežciema pamatskolā renovācijas projekts divās kārtās. Arhitekts Vitālijs Jodorovs. 2000. gada 1. septembrī nodota projekta pirmā kārta. Renovētas mūsdienīgas mācību telpas, saņem 1. līdz 4. klases un skolas teritorijā iekārtot sporta laukuma sektori, bet skolas iekšpagalmos zaļās klases. 2002. gadā 1. septembrī nodota projekta otrā kārta. Uzcelts jauns korpus ar mācību telpām 5. līdz 9. klasēm, sporta zāli, aktu zāli un ēdnīcu. 2011. gada Mežciema pamatskolā atvērtas 3 pirmskolas grupas, 60 vietas. Ir 2016. gads februāris. Šobrīd esam 609 skolēni un 60 skolotāji. Ak, cik mums ir skaista skola, kabineti aprīkot dažādām tehnoloģijām. Mums ir 6 interaktīvās tāfeles un katrā kabinetā pa projektoram, bet galvenais, ka mums ir fantastiski skolotāji! Kāds ir jūsu priekšstats par mūsu skolu? Man liekas, ka Mežciema pamatskola ir kā tāds liels ātrvilciens, kurš milzīgā ātrumā traucas uz priekšu, aiziet diena aiz dienas, ļoti ātri, steidzas, un tā izskan arī mūsu dzīve. Līdz ar prieku, ar bēdām, ar raizēm. Un man ir ļoti liels prieks, ka es šajā skolā strādāju kopā ar ļoti jaukiem kolēģiem. Un liels prieks par to, ka mūsu skolā ir visjaukākie, visatraktīvākie, viszinošākie, vismīļākie skolēni. Paldies! Kopš kura gada jūs esat skolas direktore? Skolas direktore esam no pašiem pirmsākumiem, no 1991. gada 20. novembra. Vai jūs esat lepni par Mežciema pamatskolas sasniegumiem sportā?
Jā, protams, es ļoti lepojos ar visiem skolas sasniegumiem, jo katra skolēna sasniegumi dara skolu bagātāku, atpazīstamāku apkārtējā vidē. Un sports man ir ļoti tūs, un es ļoti priecājos par sporta sasniegumiem. Gan sporta spēlēs, gan individuālos sporta veidos, jo mūsu skolā ļoti daudz bērnu trenējās. Labdien! Labdien! Kā jūs sauc? Nauris Rubens. Cik gadus jūs jau esat Mežciem pamatskolas vecāku domas priekšsēdētāji? 1. gadu šogad. Kā jums patīk Mežciem pamatskola? Laba, maza, saprātīga. Skola ar izaugsmi. Varbūt jums ir kāds mīļākais šīs skolas skolotājs? Es tikai šogad mēģinu iepazīt skolotājus, vēl man neviens tāds mīļš nav kļuvis, bet vislabākā sadarbība šobrīd ir ar skolotāju Ingu, ar skolotāju Ines, un ļoti laba sadarbība ar direktoru. Labi, paldies, ka atvēlēt mums laiku. Lūdzu. Kādas ir jūsu spilgtākās atmiņas par Mežciem pamatskolu? Laikam jau 2007. gads, kad man kopā ar manu tā laika audzināmo klasi izdevās izcīnīt Latvijā uzvaru un aizbraukt visiem uz Ķīnu. Paldies! Kāds tev ir priekšstats par mūsu skolu? Mūsu skola ir ļoti jauka, tādēļ, kad esmu visus šos 6 gadus viņā kaut ko iemācījusies. Viņa man ir devusi ļoti daudz zināšanas, un mūsu skola absolvējuši daudz skolēni ar teicamām un izcilām sekmēm, un par to jau mūsu skolā ir priekšstats, ka viņa ir vislabākā. Esam tikuši līdz 3. stāvam. Jā, un skolu esam parādījuši. Ieskatīsimies svinību zālē. Man šķiet, ka mūs tur kāds gaida. Jā, tur ir mūsu projekta grupa. Māris Lasmanis ir mans kaprāns Mežciem pamatskolas himna manai skolai.